Čau, Oskar. Čau, čau. Um, Pa lielam jautājums pilnīgi tas pats, kas visiem. Kas ir Valens Nutri, ar ko nodarbojās, ko tirgo? Tur pastāstīt. Valens Nutri. Valens par latīniski nozīmē vesels. Ok. Jā, un viss ir par un ap veselību. Valens Nutri, tā ļoti sarežģīti runājot, ir viss par un ap mikrobiomu. Viss, kas ir cilvēkam vēderā saistīts, zinātniski ir pierādīts, kad sakārtojot savu zarnu traktu, sakārtosies ļoti daudzas lietas. Prāts foršāks paliks, depresija samazināsies, vieglāk būs svaru nomest un tā tālāk. Mums ir principā šobrīd divi produkti. Viens ir tīrip, kas ir tā kā šķiedrvielas, tā kā barība labajām baktērijām. Sakārtosies baktēriju mikrovidus sakārtosi un tev automātiski mazāk gribēsies ēst, mazāk gribēsies cukuru, tad vairs nebūs jāpiespiež. Jā. Un tas ir. Un otrs produkts arī ar to ir arī saistīts. Okay. Vesels cilvēks. Mēs esam par veseliem cilvēkiem. Super. Cik es saprotu, produktu, respektīvi tas ģēnijs zem šī produkta ir uzturzinātnieks Ancis. Jā. Tā kā izstrādāts, es saprotu, formulu tam visam. Jā. Un tu pievienojies uzņēmumam nedaudz vēlāk. Varbūt var pastāstīt, kāpēc izdomāji arī pievienoties uzņēmumam, kas tevi piesaistīja, kāpēc saprati, ka šis ir uzņēmums, kur tu arī vēlies veltīt savu laiku un enerģiju. Tas stāsts ir diezgan garš. Pirmo reizi es Ansi ieraudzīju kaut kādus 2 gadus atpakaļ. Un tad, kad viņš runāja, es sapratu, tev dažreiz varbūt pats nesaproti to tēmu, bet tu saproti, kad cilvēks cērt lietu. Jā. Un, Tikai kompetence. jā, kad ir diezgan liela kompetence, un pirmo reizi viņu satiku kaut kādus 2 gadus atpakaļ, man liekas, ka tas bija BNI ietvaros, varbūt arī nē. Un tad mēs tā kā gadu garumā, reizi 3 mēnešos, ka varētu kaut ko kopā darīt. Viņš tā kā zinātnieks ir un iedziļinoties arvien vairāk produktā, sapratu, ka tur ir kaut kas vairāk nekā vienkārši uzturbagātinātājs. Un pagājušo gadu izlēmu investēt uzņēmumā un kļuvu par uzņēmumu līdziepašnieku. Tur bija vairāk faktori, kas man interesēja uzņēmums, kam nav robežu. Jā. Man interesēja uzņēmums, kas ir daļai inovatīvs. Jā. Un tas trešais bija tas, ka liela daļa tajā laikā bija salīdzinoši minimāls apgrozījums un diezgan varēja izsekot, kas ir klienti. Un liela daļa bija reāli nozares profesionāļi, ārsti, fizioterapeiti. Tas vienkārši viss runāja par to, kad saliekot ļoti labi kārtas, mazliet pastāstot, kā vajag savādāk, viss diezgan notiek. Šobrīd mēs tā kā bišķi ilgāk, jau drīz būs gads, ka mēs strādājam kopā, un tā kā viss iet tā, kā es domāju. Forši. Kā bija vispār ielikt šādā nozarē, vai tev ir bijusi pieredze par uzturbagātinātāju biznesa nozarē, vai tas bija pilnīgi kaut kas jauns, nezināms? Kā bija tā kā ielikt šādā veidā, vispār uzņēmuma veidā? Tu tā kā arī esi uzņēmējs. No. Es tā kā domāju, ja uzņēmējs ir labs, tad īsti nav nozīmes, ko uzņēmums dara. Visur ir tie stūrakmeņi vienādi. Ir klientu piesaisti, ir naudas plūsma, ir loģistika, ražošana, kam ir, kam nav, un personāls. 5 tādas lielas stūrakmeņi, kas ir principā jebkurā. Un ja tu esi sapratis, kā viņi strādā, tad pārējais ir tikai detaļas. Es jau neesmu saistīts ar vienu uzņēmumu, ar vairākiem, un tas tā kā diezgan ļoti vienkārši. Kas ir, varbūt ir kaut kādas īpatnības uzturbagātinātājiem. Viena no tām ir tas, ka tas ir tā kā Latvijā daļai lamuvārds. Jā, kaut kāds tabletīts. Jā. Cilvēki Cilvēki nesaprot, ka tas ir. Man pašam pirms tam bija tā. Jā. Bet tā pa lielam, ja mēs runājam par uzņēmumu, kā uzņēmumu, galvenais ir sekot tiem principiem,
lai viss ir secīgā kārtībā, un tad visiem būs viss kārtībā. Tavuprāt, biznesa ir sarežģījis, pieņemsim, kā tur kaut kādas atļaujas, ja tu gribi eksportēt kaut kā, restīvi ir kaut kādi biznesi, kad ja tu gribi iet ar kaut kādu produktu tirgū, to vispār kaut kādas certifikācijas jāaiziet vēl kaut kas, kā tas ir šeit, vai tad tas nav tik aktuāls? Ir vienkārši sarežģīti. Jautājums, vai tas ir sarežģīti, tad sarežģīti tas nav. Okay. Jā, vienkārši ir jāzina, kur kas ir vajadzīgs. Ja tu gribi tirgot Latvijā, tev ir jāzina, ka tev vajag visas PVD atļaujas. Ja tu gribi tirgot Amerikas tirgu, tev vajag Food and Drug Association certifikātu dabūt. Ja tu gribi tirgot Emirātos, tur ir jābrauc uz, kas viņiem skaitās, tā veselības ministrija, laikam jādabū atļauju. Tas vienkārši ir jāzina, kas tas ir. Esat gājuši jau cauri kaut kur izņemot Latvijā, vai kā minēja Amerikā vai ārzemēs, citur, kur ir kaut kāds specifisks cits atļaujas. Tā, lai saprastu, Valens Nutri vēl gadu atpakaļ pat nebija garažā. Okay. Mēs bijām, tā kā single man orķestrs. Yeah. Pat vēl trakāk. Mēs tagad mums ir pirmie cilvēki, mums ir diezgan labi, mēs augam salīdzinoši diezgan strauji. Ja procentuāli, tad vispār strauji. Šogad es domāju, ka tas būs vairākos 100 reižu pieaugums procentos, bet joprojām mēs esam pikalo. Mazi, un tagad mēs tagad esam vairāk vai mazāk tā kā Latvijas tirgu paņēmuši, mēs tagad ejam Eiropa. Un paralēli domājam par Āziju un Ameriku. Okay. Kā ir, pieņemsim, ražošana Latvijā notiek? Jā. Kā tas process notiek? Kaut kādas līnijas jāpērk, iepakārts? Kā tu atrodi tos vispār instrumentus, mašīnas, lai tā kā saražot? Kur tu meklē, kur tu saproti, kas ir vajadzīgs, lai saražot tādu produktu? Tur ir tā, ka, lai paši ražotu, ir ļoti lielas investīcijas vajadzīgas. Un šobrīd ir tā, ka Ancis to produktu ir izgudrojis un pēc mūsu receptes ražo citi. Nopietni, citi, kas ražo white label to... Mēs šitam te ir viena sastāvdaļa, šeit iekšā ir 4 sastāvdaļas. Tā kā, un tas vienkārši mēs pasakam, kas, kur un kā mums vajag. Un tad, tur ir izaicinājumi, jo neviens to nedarīs dēļ 10 kilogramiem. Mēs tagad runājam par nākamā gada piegādēm. Tas viss ir tonnās, lieli iesaldēti līdzekļi. Un mums tas liekas daudz, 20-30 tonnas pasūtīt tiem lielajiem. Atkal liekas, ka tāds baigi mazais pasūtījums ir. Un tad tur tā kā žonglierē, tā kā cirka mākslinieks. Bet viss ir tā kā... nav daudz īstenībā pasaulē, tikai tos sastāvdaļu var sataisīt uz rokas pirkstiem uzņēmumu. Kā tad paši pirmie produkti tika ražot, ņemot vērā? Ne jau uzreiz pašā sākumā, uzreiz visas mašīnas tika pirkts, vai tā arī bija? Vai kaut kā outsourcoja ražotni? Vai? Nē, Ancis strādāja Bauskas piens laikam tajā laikā. Viņš to visu procesu arī reāli stāvēja blakām un arī izdomāja. Okay. Un tad tas viss tika... Viņi pārdevās lietuviešiem. Mēs izpirkām no viņiem visus stokus ārā pagājušo gadu. Un tas tāds, viņš tur blakām nevis tā kā ofisā sēdējis, bet tieši pie katla visu arī vārīja un arī darīja. Un tā kā mums tās viss ir ražošanas tehnoloģijas, visas pārzinām perfekti. Bet šobrīd ir plānā ražot, bet vai tas būs 2025. Visticamāk, ka nē. 6. Jā. Tur vajag, nav arī milzīgas investīcijas, ja mēs skatāmies no tāda investīciju viedokļa. No tā, ko tu plāno nopelnīt no tās investīcijas. Tas ir tā kā, tas nav tā kā 100 miljonu, bet miljonos tas ir. Es sapratu. Kā tika uzsākt pārdošana? Jo ir uzņēmumi, kas sāk savus uzņēmumus, sāk tirdziņos vēl kaut kas, tur bagātinātais, es domāju, nesāk tirdziņos. Kā tika veidots pirmais apgrozījums un vai ir tie pārdošanas kanāli arī kaut kā palielinājušies? Kā tie ir pārdošana notiek? Ancis principā jau kaut kas līdzīgs tirdziņiem bija. No rokas mutē vienam otram. Tur tie produkti, piemēram, šis oriģināli tika izdomāts pirms un pēc operācijām. Tā arī sāka stāstīt, deva vienam, deva otram. Nav grūti izskaidrot produktu, ko dara produkts. Jo ir vienkārši produkti, kas ir tur D vitamīns, izsapraks D vitamīns. Šeit ir vairāk jāstāsta un jāizglīto. Nav tā, ka baigi ilgi jāstāsta, lai cilvēks saprastu produktu.
Ir, jā, tāpēc Viņi jau tev arī prasīja laiku, lai saprastu. Jā, tāpēc mēs tā pat komunikācijā ar klientiem pat izvairamies no tādām, nezinu, mikrobiomas, prebiotika, vienkārši barība labajām baktērijām. Jā. Un tas tā kā, ok, barība labās baktērijas, viss, kas labs vajadzīgs. Jā, un tas ir tāds. Bet tā kā daļēji lielākoties auditorija ir sievietes, kas rūpējas gan par sevi, gan par ģimeni. Un 30 plus, un lai vai kā mums vīriešiem tas nepatīk atzīt, viņš šajā nozarē tā kā vairāk zina. Jā. Un tā kā ir jāizglīto, bet viņas ir krietni advancētākas nekā... Es jau piekrītu. Vairāk lieto kaut sevis uzturēšanas un kopšanas līdzekļus. Jā. Un joprojām daudzi, arī sievietes nezina, kas ir prebiotika, bet jau apmēram saprot, kas ir kas. Nu, ja 100 vīriešiem, nezinu, vidēji 40 gadīgs, kas ir tā kā jau kaut ko dzīvē izgājis cauri kaut kādai garozai, viņš varbūt no 10 no 100 sapratīs, ka tas ir kaut kas vēl uz probiotika, varētu būt līdzīgs un tā tālāk. Es personīgi pats lietoju, toreiz, kad mēs sadikāmies, man iedeva vienu paciņu. Es tieši plānoju taisīt nākošo pasūtījumu. Es varu, pats arī iedot uzreiz kādu live feedback. Es arī centos, man prasīja laiku, lai saprastu, ko dara produkts, bet man bija tie atslēgas vārdi, kad, respektīvi, apetīti samazinās, tas cukuru līmenis man uzreiz bija skaidrs, un tad es lietoju, un man bija labs atsauksmes par produktu. Tas tā starpā iedot feedback uzreiz. Tur ir tā, ka daudzi, tā arī ir, kad samazinās gan apetīte, īstenībā šo baigi forši brokastis aizstāt vienkārši ieliet. Un arī šo lietojot arī kāri uz cukuriem, bet nav tā, ka stāv kūka un tu principi pēc neņems, jo negribās. Bet vienkārši tu tā kā jūti, ka tā kā vairs nav tā kā... Pirms tam bija tā, ka garām nevar paiet. Vajag, zin kā, Rosals stāv un tu vēl joprojām svētko sēdi. Bet tā kā ir tā, kad tev sakārtojas tas mikrobioms, nav tā tik liela tā vilkme. Tā kā, un tas bija viens no galvenajiem arī iemesliem, kāpēc tā ir liela problēma mūsdienās. Ja mēs paskatāmies mirstību kaut vai 30, 40, 50 gadus atpakaļ. Un šobrīd tad lielākā daļa principā ir saistīts ar ēšanu. Ēšanu un mentālo veselību. Mēs varbūt vairs nedzīvojam tik sūros apstākļos. Pārlutinātos apstākļos mēs štopējam. Gribam vai negribam. Es domāju, tas saistīts ar pieejamību. Jā, noteikti. Jā, un vidējo dzīves līmeni. Un mums liekas, ka mēs te Latvijā sūdīgi dzīvojam. Vajag aizbraukt uz Āfriku. Jā. Ok, Ansis sākumā pats darbojās, bet nākošais solis kanāls. Nākamais bija e-komercija. E-veikals jau, jā. Uz Shopify platformas. Jā. Vai bija vēl kaut kāds vēl primitīvāks tur kaut kāds variants? Tā kā BNI arī viņš tirgoja tā kā cilvēkiem. Tas tāpatās ir door-to-door sales. Jā, tas ir tā kā door-to-door, jā. Un tad bija e-komercija. Shopify lapa, kā viņa tika tik, varbūt zina, kā viņi paši taisiet, vai kāds palīdzēja uztaisīt? Palīdzēja, jā. Tu biji jau tajā izstrādes procesā, vai viņš jau bija uztaisījis? Bija uztaisījis, un tajā laikā īstenībā Latvijai mums ir Lijā ļoti daudz palīdzējis. Arī joprojām šobrīd. Jā, daudz ļoti Lijā. Jā, viņš paņēma, ja es pareizi, tas viss detaļas precīzi nezinu, bet cik es zinu, viņš bija inkubatorā un tad uztaisīja pirmo veikalu. Jā. Ar finansēm palīdz. Jā, cik es sapratu, tur sakasīja pēdējo naudu, sataisīja veikalu un viss, un tā lēnām. Kaut kādus pāris gadus tā lēnām, bet stabili cēlās. Un pagājušo gadu, kad mēs jau tā kā runājām jau diezgan nopietni, tas bija tieši pirms gada. Vēl nebija varbūt juridiski viss sakārtots, ka mēs tā kā varētu iet kopīgi ceļu. Jau bija tāds mini labs, stabils apgrozījums. Jā. Man varbūt liekas netik svarīgi, cik ir skaitļos liels,
Tas tāpatās, kā tu šauji mērķī. Tu vari trāpīt desmitniekā, bet ja viss apkārt te pārējie ir Jā, pienā, nu tad īsti neesi labs šāvējs. Ja viss ir plus mīnus vienā rajonā, tas varbūt arī ar nobīdi. Un bija tā pāris tūkstoši eiro katru mēnesi, jau tāds jau tīra zolīts apgrozījums. vai ārpus internetu veikala ir vēl kaut kāda kanāla, kas nāks klāt, vai palēm jūs izdomājuši palikt pie internetu veikala? Nu, jo ir retails, nu, B2B, vairumtirdzniecība. Tirdzniecības platformas. Nē, ir, protams, ka nākuši klāt. Mums arī, kā es teicu, liela daļa, viens no galvenajiem argumentiem vispār, kāpēc es izlēmu iesaistīties šajā projektā, bija tas, ka ļoti daudz nozares speciālistu pirka. Jā. Gan ārsti, un man vismaz tā gribās ticēt, ka viņi zina, ko pērk. Jā. Jā, nu ir nākuši klāt tiešo klienti. Ārstu prakses diezgan daudz pērk un dod saviem klientiem. Jā. Īpaši ģimenes ārsti, viņiem atrisina ļoti daudz lietas. Jā. Kā ar veikaliem, aptiekām, tas nav interesanti vai? Viss ir interesanti, bet jāsaprot to, ka mēs tikko no garažas esam izkāpuši. Okay. Jā, mums ir tāpatās kā mašīna, kurai tikai karkas ir. Jā. Un, lai viņi iet, tur vēl jāsaliek iekšā. Porsche motoru vēl neliks. Jā, un visu kaut ko vajag. Bet tur mums ir tā kā loģika, stratēģija ir tāda, ka mums vajag būt arī aptiekās un tā tālāk. Tavuprāt, tas ir labs virziens, ņemot vērā to, ka tu uzreiz samazini savu maržu un tev nepieder klients, ko tu uz to skaties? Ļoti savāda domāšana. Tas ir vienkārši, ko tu par to domā. Jo ir kas tā domā. Saka, es labāk gribu, lai man pieder klients, es ar viņu strādāju, zinu, ka viņš pie manis pirks, bet tagad, kad es ielikšu aptiekā, viņam aptieka ir tuvāk, viņš iespirkt aptiekā, respektīvi es aptiekai pārdevu pa zemāku naudu. Tas ir tādā ziņā jautājums. Ir dažādi uzskati par to. Ne šīs variants. Galīgi. Tā kā vispār man liekas, es tādu kosmosu tagad runāju, tādas muļķības. Okay. Tā kā pilnīgi. Tā kā, tu nevari. Aptieka ir aptieka. Aptiekā, protams, ir pirmām kārtām. Tu vari stāstīt, ko tu gribi, tu vari lasīt, ko tu gribi. Bet, ja ārsts tev pasaka, visticamāk, tu viņu aizies un nopirksi. Jā. Otrām kārtām ir tā kā. Es to jautājumu, tā kā bišķi saredzu, kāpēc tu tā kā prasīji. Es sapratu, bet tas tā kā, kā tu, jaunā paudze ir tajā e-komercijā un tā tālāk, bet ir tā kā vecā paudze, viņa jau nemaz tur nav. Tu jau tā kā, un tas vispār cits kanāls, tas ir tā kā, es neredzu vispār, kad viņi konkurē. Tā kā, neredzu īsti, kad aptiekas konkurē. Okay. Tas vienkārši prasa investīcijas, jo uzreiz, ja tev pasūta vesela ķēde, tev uzreiz ir daudz jānodrošina, uzreiz lielāka partija. Bet viens tu samazina maržu, vienkārši jābūt jau pietiekam lielam kapitālam, lai tu varētu nodrošināt gan pats pārdot daudz un arī dot aptiekām, vai jebkuram citam internetu veikalam. Bet tur ir tā, ka, ja mēs runājam par izmaksām, es neesmu vidēji mazumtirdzniecība. Ne tikai Latvijā, tas ir pilnīgi visā pasaulē. Īsti zem 30% viņi ar tevīm nerunās. Starp 30 un 40%. Tas ir visā pasaulē. Varbūt liekas, ka viņi atņem lielu daļu peļņu, bet īsti tā nav. Ja tu tik tiešām sāc skatīties, cik tas pats kaut vai Facebook adi maksā un tā tālāk, es neesmu pat pārliecināts, ka ir kaut viens bizness, kur varētu būt maržas lielākas tur, jo viņi sūta vairumā, viņi nesūtīs tev paciņu. Ja tev ir mums izmaksas, lai mēs klientam nosūtītu vienu paciņu, tad ir pāris eiro tur, viņi jau iepērk paletēm. Jā. Okay. Kas tavuprāt ir lielākais izaicinājums uzturbagātinātāja biznesā? Es nerunāju, pieņemsim, tādos mazos kaut kādos ikdienišķos līmeņos. Es domāju, ka, pieņemsim, skēlošana ir grūta, uzreiz milzīgas investīcijas, jāievāc kapitāls, vai tas ir vienam tās ir atļaujas, citam tas ir vienkārši izglītot klientu, un viņš vispār saprot tavu produktu. Kas tavuprāt, vai varbūt tirgus ir nenormāli sablīvēts, kas tavuprāt ir sarežģītākais uzturbagātinātāja biznesā, vai kaut kādi izaicinājumi, kas visu laiku, tav ikdienu bļāviens, šis ir jārisina. Vai arī, ko tu ikdienā mēģini atkost vai saprast? Es domāju.
Jo ilgāk domā, jo labāk atbild. Tā parasti ir. Nav tādas. Nav. No tā eksports pieņemsim. Bļāviens, kā es tagad varu, lai lietuvieši saprot, kas ir Valens Nutri, kāpēc viņiem to vajag, kas ir latviešu uzņēmums, kāpēc viņiem uzticēties. Ja? Nu, pieņemsim, kādam eksports. Ja? Viņš sēž Latvijā un nevar iziet ārā. Man pārdošana vispār liekas kaut kas tā kā savādāks nekā bieži citu uzņēmēji runāja. Es pārdošanu vairāk asociēju ar klientu analīzi un analītiku. Okay. Tāpat tās, vai tu zināji, kad, un tas reāls fakts ir, kad ja tev veikalam būs 3 pakāpieni, tas nekas nav. 3 pakāpieni. Tad tavā veikalā ienāks par 70% mazāk cilvēku. Okay. Labs. Tas ir reāli izpētīts. Jā, tad cilvēkiem nepazīst. Un tā kā tu zini tos faktus, es neuzdodu tādus jautājumus, varbūt vienkārši sev, kas ir grūti, bet es paskatos uz tirgu, ja mēs runājam par Lietuvas tirgu. Paņemsim otrādi. Mēs aizējam uz veikalu, nesauksim konkrētu veikalu, un tev ir piens, tu pēc pienu. Okay. Nezinu, tev ir bērni, nav bērni, man ir bērni. Jā, 2, tu zini točini, jā, pārējiem grūtāk, vēl nezinu. Nu, tad tu vari droši vien pienu pēc tikpat, cik es, jā, nu vot. Un ja tu pacel to paciņu, un tur rakstīts ražots Lietuvā. Tu gribi to atzīt vai ne, kaut kāds būs tāds pirmais tāds, nu tā kā nevarbūt neliksi nost, un ja tu to zini, tu vienkārši centies to apiet. Un, ja tu ej iekšā eksportā, piemēram, ja mēs ejam Lietuvā, viņiem tāpatās ir pret latviešu precēm. Jā, tas skaidrs. Jā, un tev ir vienkārši neparāda, ka tas ir no Latvijas. Tā drīkst? Nu, tu jau tā kā vienkārši neslēp. Tu vienkārši ir kaut kādas mājaslapa, ir kaut kādas kastītes, dizains un tā tālāk. Tu vienkārši Latvijā mēs ejam ar pilnu krūti, kad ražots Latvijā, un mums ir Ansis un Ansis priekšā, Ansis aizmugurē un tā tālāk. Tad tur vienkārši mēs to darām savādāk. Jā. Un katrā ir katrā valstī ir kaut kādas tādas īpatnības, ko tu ņem vērā, un tad domā, kā tu viņus vari pagriezt, lai tev ir tev labvēlīgi. Bet principi visā pasaulē ir pilnīgi vienādi. Tavuprāt, eksportā, kaut vai e-komercija, vajadzīgs kaut kādi lokālie runātāji, kas izplata tavu produktu? Nu, piemēram, tas var būt influencer, tas var būt spokesperson vienalga, vai var tīri iztikt tā reklāmā? Nu, ja tu gribi iet tirgu. Ir tā stratēģija. Es domāju, es tev atbildēšu tā, kā es tik tiešām domāju. Strādā viss. Okay. Strādā viss. Jautājums ir, vai tu zini, kas strādā labāk? Un kurā valstī? Jā, un kurā valstī strādā viss tāpatās, kā piemēram ļoti daudz, jo ir jāsaprot to, ka kad Valens Nutri, mēs esam šobrīd maziņi. Mums ir jāpielāgojas. Mēs neesam tur, nezinu, Louis Vuitton vai tādi brendi. Un, ja tu zini, ka vietējā, lai kā, cik laba, piemēram, valsts ir, piemēram, Igaunijā, visi gandrīz runā angliski. Tevi, vietējā valodā viss strādās labāk. Tā tas vienkārši ir. Jā. Un tad tev vienkārši ir jāizvēlās. Tu vai jāierēķina kaut kāds procents, kad es iešu angliski, man vieglāk kontentu sataisīt lētāk, vai es ņemu vietējo. Bet vietējais vienmēr strādās labāk. Tas vienmēr. Tas saistībā ir ar spokespersonām un tā tālāk. Jā, tāpēc 220 daudz pat nezinu, ka ir lietuvieši. Jā, vienkārši latviski 220. Ienāks kaufē, es nezinās, kas tāds ir. Jā. Ok. Mārketings. Door-to-door sākumā. E-komercija. Kā tiek reklamēts produkts? Maksas reklāmas, Facebook, Google. Es saucu vienkārši visi iespējamos. Es saku, ka ir tā vieta 220 Amazonas kanāli. SS nav. Jā, ir kur. Viņi daudz prasa jau pēdējā. Jā, viņi daudz prasa. Tas jautājums bija tāds, kādas... Kāda ir kanāli?
kanāli. Šobrīd ir vairāk vai mazāk viss parunā par e-komerciju ar digitālo pārdošanu. Tātad maksas reklāmas, Facebook, Google arī. Google un pirms pāris nedēļām sākām TikToku bliest vaļā pa pilnu. Redzēju to, kur jūs tos desas spēlējāt. Jā, tos krustiņu aplūdz. Un mēs ejam, mums tā stratēģija ir tāda, ka mēs gribam tikt aptiekās, ne tikai aptiekās, mēs gribam arī vairāk, varbūt mums nevis aptiekās, mums vairāk interesē tieši tās ārsti privāta prakses, bet mūsu tā stratēģija ir tāda, ka no sākuma iepazīstināt ar digitālo vidi, jo tur vieglāk un lētāk viņus ir uzrunāt. Jā. Un tad mēs iesim pie viņiem jau tad, kad tā kā vairāk vai mazāk mūs zinās. Jo šobrīd mēs esam viens no miljoniem. Facebook vai Google labāks? Kurš labāk strādā jums? Visvairāk laiki, sekotāji, ažiotāža un hypes ir Instagramā. Visvairāk nauda nāk no Facebooka. Facebook reklāmas vai Facebookā tu liec atpakaļ apakšā arī Instagram? Metu vairāk, tā kā viņi paši organizē jā, un vairāk tā kā naudiņa nāk, un Google mums arī nāk, bet tas ir saistīts ar metu. Okay. Mums tāda tīri maz googlējam. Okay. Kas ir laba reklāma? Laba reklāma? Tavuprāt. Tā ļoti, man patīk viens krieviski var izteikties. Droši. Un tad, kad klients sirdī saprot, ka tavs produkts ir zajebis, tad pirks. Un tad, kad zinās, kad strādā, kad ir uzticamība, un īpaši, ja mēs ejam mums ir tas veselības ceļš, un tā viena paciņa maksā 30 eiro, bet ja tik tiešām zinās cilvēki, mūsu tas uzdevums mārketingā ir pārliecināt, ka produkts strādā, un pirks arī pat 50, un 150 un 350. Cenai nav nozīme. Tas galvenais ir, bet tas jebkurā nozarē galvenais ir dabūt iekšā to sajūtu, ka produkts ir tā kā strādā. Okay. Jautājums, ko tev vajag? Vai tev vajag veselību, vai tev vajag statusu, vai kā, tas ir cits jautājums, bet tā dabūs to iekšējo sajūtu pirks. Okay. Ja mēs runājam par maksas reklāmām, cik saprotu, jums ir pakalpojums sniedzējs, kurš nodrošina, ir bijis līdz šim viens, vai bijis arī pieredze ar vairākiem? Nav jāsauc nosaukumu, bet vai ir tikai viens bijis līdz šim, vai ir arī kaut kāda pieredze izējot vairākiem caur? Mēs visu laiku ar kaut kādām aģentūrām strādājam, bet tieši, ja mēs runājam, tur runā tieši par meta-ads? Nē, visu kopā. Restīvi, tas kopējais jautājums ir, protams, ir kaut kāda, varbūt tagad viss ir ar kādu visu forši. Man neinteresē, kur viss ir forši, man interesē, kur nav forši. Tā kā nosaukums uzrakstīt. Bet nevajag uzņēmumu nosaukt, restīvi, vienkārši, lai cilvēks var dzirdēt, kādas ir pieredzes, ar ko jārēķinās strādāt, vai tur ar mārketinga cilvēkiem, jo bieži, man liekas, mārketingā visi ir eksperti. Restīvi, atnāk jaunais žeks, 18 gadu izgāja kursu, un tagad nāk lielam uzņēmums tās, kā jātais reklāmas. Kas tavuprāt ir tava pieredze, ko ir red flagi, tāds pieredze, kur labāk būtu zinājis, būtu neiegājis kopā biznesā, kaut kāds pieredze mārketingā. Tas pat var nebūt tikai valents noturīgi, ņemot vērā to, ka ir vairāk uzņēmumu vispār tādu kopējo. Ko nozīmē strādāt ar mārketinga aģentūru? Jā, pieredze man diezgan liela ir. Jo, man liekas, Latvijā ir tā, ka uzņēmums bieži reti, kad ir kā viens, un pie tā paliek bieži viņš sākumā iziet kaut kādai čūskai cauri, un tad tāds skaidrs, šo te ir mācība, sākumā te tur ir mītinga, to paprasīšu un tā tālāk. Baigi grūti atbildēt, jo bieži mārketingā nevar tā kā izmērīt, un nav tas tik vienkārši, bet es varbūt pastāstīšu, kas, ja mēs runājam. Es pat teiktu digitālā mārketinga, varbūt ne mārketinga, bet jo mārketings, protams, ir radio, vidas reklāmas, kur nevar izmērīt. Tas ir tieši digitālā mārketinga. Galvenais, ko es saskaros, kad ir aģentūras ļoti daudz, bet nav kopbilde. Tāpat kā tu man uzdevi jautājumu par digitālo un cenšas kaut ko atraut. Viens strādā vairāk ar Google, viens strādā vairāk ar Metru, viens strādā vairāk tur, nezinu, inbox, bet nav tāda maz, kas tādas 360 grādi tā redz.
plašāk nekā to, ko piedāvā. Īsti tādu man ļoti daudz Nav stāstu. izdevies pat saskarties ar tādām, kas tā kā Negribu- kurš ir kanāli, un caur šeit mēs bīdīsim, kur viņš konvertēs. Parasti ir, es darīšu tikai reklāmas patestēsim, es darīšu tikai Facebook patestēt, tā palielā. Jā, tāpēc, kad, kā es teicu, strādā jau viss, un viss ir arī saistīts. Ja, piemēram, nezinu, šobrīd es precīzi datus nezinu, bet cik es saprotu, radio un televīzija ir tādi grūtāki laiki. Droši vien varētu tā būt, kas visticamāk saistīts ar to, ka daudz iet uz digitalizāciju. Bet arī, bet arī tur liekot reklāmas strādā. Ļoti svarīgs no nozares, man liekas. Jā, Radio. visur, arī ja es iešu ar plakātu pie brīvības pieminekļa un stāstīšu par saviem produktiem, tas strādās. Tevi nofočēs, aizies vairāk. Jā, vienalga, kaut vai mēs pretīm nākošajiem, vienkārši tur ir kaut kāds nogrieznis ar izdevumiem un nogrieznis ar laiku, kad viņi dabūs atpakaļ. Un strādā jau viss, un ļoti daudz tā kā fokusējoties vai nu dzenot tikai sēlu vai ko, neredz tā kā tādu kopbildi, kad vajag mums darīt, piemēram, paņemsim Valens nutri. Tad mēs ejam to veselību. Jā, mums ir tas digli, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī ārstus un arī klasisko reklāmu. Mums ir kaut kas tur jāpilina iekšā. Jo tas tā kā tur tāda kopbilde ir parasti lielākais izaicinājums. Pārējais laikam vairāk ir... Bet apdedzināties ir, kad tu investēji starptautiskā tirgu ļoti ātri. Latvijā? Atkarībā kāds tev meta budžets. Pakomentē. Jā. Es varu pastāstīt, kas mums bija par vienu kļūdu. Mēs tā kā plānojām palaist pirmo reizi Vācijas tirgu. Digitalizācija, viss super. Visi esam overprepared. Jā, let's go. Piķis nav problēma. Grūžam iekšā. Mēs piesardzīgi. Man liekas, tur bija pārsimts eiro dienā. Tur Latvijā, ja piemēram sāk kaut ko darīt metā, tas normāli 1000 eiro mēnesī. Tur tādā Vācijā tas ir tā kā piliens jūrā. Tur jāsāk kādu 500 eiro dienā vismaz. Un pēc kaut kādas nedēļas jau tā kā nodedzināta kaut kāda nauda, kaut kā nepērk. Jā, un tad mēs iegājām mājaslapā, izrādās tulkojumi nestrādā. Tā kā vācu valodā viss angliski. Jā. Un tādas kļūdas ir, bet tā kā es pat nezinu, tās kļūdas. Jā, nebija nekāds, kurš tā kā pirms launch kaut čeku, visu čeku, visu. It kā bija. Jā, bet tā kā ne tik detalizēti laikam. Tas jau, bet vai tās kaut kādas kļūdas? Tā nav. Nav kļūdas, ir uzvars un mācības. Jā. Okay. Un tas tāds pārsvarā jau ir tā, ka viss tā kā cilvēki domā. Nezinu, mēs Latvijās cilvēks domā, vairāk vai mazāk, piemēram, ja mūsu gadījumā ir auditorijas sievietes 30+, līdzīgi viņas arī domā i Amerikā, i Āfrikā, i Lietuvā. Cits jautājums ir, ka tev varbūt bišķiņi jāpieslīd, bet ja tu kaut ko atradīsi, kas strādā šeit, principā taisi kopiju, paste, nedaudz pielāgo valodas, un tas vairāk vai mazāk strādās visur. Tikai tas, ka tur ir ārpusē, mēs bieži skatāmies, ka tur tā zāle zaļāk ir. Tur konkurence ir citā līmenī. Tur viņi ir 50. Bet arī dīķis lielāks, ne tikai makšana. Jā, bet ar, tā lazda kātu makšķerīt, ka tu aizbrauc uz tādu okeānu, tāpat neko nedabū. Jā, valsts ieķersies un aizies un tā visu makšķeri. Es vienkārši domāju par to uzturu bagātinātāju biznesu. Tas ir mans subjektīvs viedoklis, kad baigais risks ir tajā, ka kaut vai pat vienkārši paņemsim riktīgi primitīvus vitamīnus, kā D vitamīns, kā C vitamīns, kad tu pārdod, vitamīnam ir kaut kādi zinātniski pierādīti benefiti, efekti, bet tad būs cilvēks, kurš tā ekspektācija būs tik liela no tā, ka viņš domās, ka viņš to iedzers un viņš būs supermens, un tad, man liekas, tad ir grūtā robeža, kad... Jo tu nevari tā ļoti precīzi izmērīt to efektu no uzturu bagātinātāja. Tu aptuveni čujas, ņuhu un poņa strādā. Ja? Un tas, man liekas, tāds risks, kad
vai nu var aiziet, vai kāds es neko nejūtu. Lai gan varbūt pat viņš strādā, bet viņš tā, es neko nejūtu. Es nezinu, ko tu par to domā. Nu, tas ir mūsu viens no galvenajiem izaicinājumiem. Tā, ja bez ķīmijas vēlies tā labi, tā dabīgi mikrobiomu sakārtot, nu, turpat var aiziet pusgads. Skaidrs, ka mēnesi lietojot, tev var bieži uznāk, kad klients domā, ka nekas nestrādā. Cilvēkam vēl pusgadu trenēties ir grūti. Jā, un tad vēl ir tādi, kas paralēli, tā, ka viņiem liekas, ka viņi tā, ka dzer prebiotiku un tajā pašā laikā burgers, čipši. Māc čipši un tad kāpēc joprojām ēda. Jā. Nē, tā kā ēd diezgan neveselīgi, kas arī ļoti ietekmē. Un tas ir viens no galvenajiem izaicinājumiem, jā. Okay. Cik tavuprāt ir svarīgs produkts un cik mārketings pārdošana? Kurš ir svarīgāks? Un kāpēc? Jo ir entie uzņēmumi, kur ir slikti produkti daudz pārdot. Bet mēs ļoti labi zinām, ka tie ir vienreizējie pirkumi bieži vien vienkārši mauc. Pēc autoplači, rumbuli. Tur viņi ir nopārdot, nolūst, mauc nākošais, pārdevējs ar šito somiņu, un tad mauc. Un tad ir bieži produkti, kur ir ļoti labi, bet grūti sasniegt to auditoriju. Vai arī tavuprāt produkts? Jebkurā uzņēmumā, nav svarīgi, tas ir LMT, tas ir Apple, vai tas ir Valens Nutri, ir 5 galvenie tā kā stūrakmeņi. Klientu piesaiste, naudas plūsma, loģistika, ražošana un personāls. Secība būtu laikam klientu piesaiste, tad naudas plūsma, tad personāls, tad ražošana un loģistika. Nevienā tajā īsti nav ne mārketings, ne produkts pieminēts. Tas tā kā mārketings ir daļai saistīts ar pārdošanu, ar klientu piesaisti. Jo vienkārši eksistē, ka tev ir produkts. Piemēram, mēs runājam e-komercijā, bieži vien tur svarīgi, lai tur viss klientam mērti, patīkam tā tālāk. Bet, ja cilvēks zina, kas tas ir pa produktu, viņš zina, ka viņu vajag, viņš ir ļoti labs, viņam pat tā klienta pieredze nebūs tik svarīga, viņš vienkārši viņam vajag to produktu, viņš pat pacietīs kaut kādus tur tos mazos konversijas trikus un vēl kaut kas šķieši gribēs nopirkt, jo viņš zina, ka produkts ir labs un viņš pacietīs to. Un tāpēc vienkārši prastu jautājumu, jo ir vienkārši, ja produkts ir rītīgi labs, bieži vien reklāmas paliek lētāks, bet var atslēgt reklāmas, laik recurring, ja cilvēks vienkārši pērk viņu. Ar mārketingu, ja produkts nav labs, tad man liekas, visu laiku jādadzina naudu jaunu klientu piesaistē. Es jautājumu saprotu, bet man nav tāds viennozīmīgs atbildi, tāpēc, kad pirmkārt visā šajā te vajag pielikt trešo nogriezni laiks. Okay. Tu vari iet door to door. Un varbūt 2074. gadā tu būs kaut kāda 3% dabūjis tirgus daļa. Latvijā. Vācijā. Jā, Latvijā. Tad sāks iet uz Vāciju. Tu zini, ka no kāda, tu piemēram, es tev pastāstīšu, kā es domāju. Piemēram, klasiskais autiņu kautiņš. Kas labāks? BMW, Mercedes vai Audi? Var visādi strīdēties, bet viņas visas ir labas mašīnas. Un, ja tu gribi skēloties globālajā līmenī un atrast kaut kādu nišu, tā kā nozarē, tu būsi zem mikroskopa. Un tu to nevari izdarīt ar sūdīgu mārketingu, tu tur būtu, un tu to nevari izdarīt ar sūdīgu produktu. Tev jābūt tā kā gan, bet neviens, ne otrs nav pirmais un otrais. Pirmais ir to, ko es nosaucu, tam es ticu, tev pat naudas plūsma arī daudz, un tas domā, ka daudzam jābūt uzreiz profitam. Nē, galvenais, lai viņi ir, lai nav tā, kā tev ir kaut kāda pārāvuma. Un klientu piesaist arī. Tas nenozīmē, ka ļoti daudz pilnveido produktu visu laiku. Visu mūžu Rīga nekad nav gatava. Tas nenozīmē, ka jau nevar turistus aicināt. Jau var viņus tirgot. Un tā. Tas vairāk, man liekas, ir. Ja es runāju vairāk, tagad ar tevi runāju, es vairāk domāju, kas traucēja mazajiem uzņēmumiem, manuprāt. Ka viņi tur tā kā visu laiku pilnveido produktu vai visu laiku slīpē mārketinga reklāmas. Vienkārši Rīga nekad nebūs gatava.
Pareizi. Man liekas, ka tas vienkārši... Labāk palaist strādā, nevis Jā, un pusgadu saprot... taisi un nekas nenotiek. Un tas ir jā, kaut kā, tas tāpatās ar to izglītību. Es uzskatu, ka izglītība ir key. Tā kā galvenais vispār dzīvē, lai tu kaut ko tev jābūt diezgan izglītotam. Tu domā nevis izglītība, bet izglītotība. Jā. Jo izglītība ir dokuments. Jā, bet... Tu domā izglītotība. Jā, bet es absolūti neticu akadēmiskai. Tu tici izglītotība. Jā. Ja man jāizvēlās 18 gados studēt vai gūt pieredzi tirgu, ar šodienas acīm es ietu strādāt. Es tev piekrītu. Pilnīgi viss tas ir. Es pat nezinu, visu to, ko iemāca universitātē. Nav tā, ka tur viss ir slikti LV. Jā. Tu iemācies kojās cept kartupeļus. Tas arī stili. Protams. Un es pirmo reizi ieraudzīju tarakānu. Es nekad nebiju redzējis, kas... Varbūt tāpēc es esmu nonācis pie proteīniem. Jā. bet tā kā... Man ir ļoti daudz, man ir draugu kompānija, mēs īstenībā visi esam uzņēmēji, kas ir no koju laikiem arī. Jā. Mēs viens ar otru nedaudz varbūt pat sacenšamies un tā, un visu laiku. Un ir tur pievienotā vērtība tam visam, bet ja mēs runājam tīri par profesionālo izaugsmu, tad ātrāk tu izaugs, ātrāk strādājot. Vidusskolu, man liekas, gan vajag pabeigt. Lai vismaz saprotu, kas ir kvadrātsakne un... Pitagora teorēma. Jā, Pitagora teorēma un tā zini joprojām, cik ir pi. Pi 3.14 bla bla bla. Jā, kaut kāds 2,7. Tik tālu es arī zinu, un tad mēs līdzīgi esam. Ok. Viens ir var pārdot produktu, otrs ir šobrīd vēl viens no 3 produkts ir arī iespējams subscriptionā pie. Respektīvi, kad pasūti un tev no katru reizi jāpērk, viņš nāk katru reizi. Subscription biznes ir vispār cits biznesa modelis un cits monstrs vai uzreiz veidojas kaut kādi loģistikas, izsakošanas jautājumi, vēl kaut kas vai palielam, viss ir tā automatizēts, ka tu pat nejūti, vai tas ir subscription vai vienreizējs pirkums. Kāpēc tev liekas, ka viņš ir kaut kas savādāks? Nē, tas ir vienkārši biznesa modelis, subscription. Ir one-time purchase un ir subscription. Tie ir 2 biznesa modeļi vienkārši. Pieņemsim SaaS biznesi, kad, Netflix maksā, tas ir katru mēnesi maksā vienkārši. Un tad ir vienkārši nopērts produktu vienreiz samaksā, un tā ir tava izvēle, vai tu gribi vēl. Nē, kāpēc tāds jautājums, jo subscription uzreiz tev automātiski ir jānodrošina, lai tev visu laikā izsūtās, lai mazums kādam norāva naudu, un kāpēc man norauta nauda, lai gan viņš pats piekrita tam, šitādi kaut kādi gadījumi. Ja mēs pirmīt runājam, es saku, tas viss, manuprāt, par mārketingu. Te tikai subjektīvs. Mārketingā tas galvenais dabūt, lai cilvēks domā, ka tā ir drēbe, tad pārdošanā ir 2 lietas. Pirmā lieta ir, un tas īsti nav saistīts kāda veida biznesa vai produkts. Pirmais ir palielināt klienta grozu, vai likt vairāk preces, dārgākas, nav svarīgi, bet dabūt to klienta grozu maksimāli lielāku. Yeah. Un otrs ir, lai klients pēc iespējas biežāk pie tevīm atgriežas. Samazinām periodus. Jā, tas ir tagad 2 galvenās lietas, kā tas ir gandrīz, un tā arī tā kā veidojot pārdošanu, domājot par pārdošanu, tieši tā es arī domāju. Man tikai 2 lietas galvā ir, kā lielāks grozs un tā. Protams, mēs nevaram aizmirst pamatvērtības par cilvēkiem, par veselību un tā tālāk. Un vienkārši subscriptions ir viens no veidiem, kā tu patstāvīgi dabū ienākt savā veikalā, viņam pat nezinot. Vai ar to nāk kāda izaicinājuma? Pēc es saku zvanā, mūsdienās... kāpēc man norāva naudu no kartes vai lūdzu atgrieziet vai kaut kā? Man liekas, ka vienreiz mums bija tāds. Vienreiz bija tāds. Jo Latvija diezgan ir tas subscriptions, Latvijā vēl daudz neizprot. Tas ir tā kā pasaulē ilgstens biznes, bet Latvijas subscription ir tāds vēl bišķiņ neizprotams, ka kā man katru nedēļu raust naudu nāks produktu, jo ļoti daudz vēl ir Latvijas subscription biznesi, kas knapi turās virs ūdens. Tāpēc, ka cilvēki it kā nāk, bet nepietiekam, jo bail, tāpēc viņi labāk vienreiz pasūta katru reizi, drošība. Tāpēc tāds jautājums. Iespējams, jā, bet latvieši arī paliek diezgan advancēti. Diezgan jau internetā, diezgan ar vien vairāk un vairāk tie pirkumi ir, un vairs nav tādi pārsteigumi. Un, ja runājot par kaut kādu papildus slogiem vai kā, tad mūsdienās viss ir tik automātiski, mēs pat paši nezinām. Okay. Viss, līdz ko viņš tajā datumā ir sūtījis, viņam tajā datumā Shopify, mēs šobrīd strādājam ar Shopify, izmet ārā visus. Mēs pilnīgi nekādas
pat īsti nekādas. Tu pat vari kaut kā plānot naudas plūsmu uz priekšu un tā tālāk. Tas ir viens iegūms no subscription, ka tu vismaz aptuveni vari paredzēt recurring. Jā. Kā atrast, tavuprāt, savu to auditoriju? Jo man liekas, daudz bieži sāk, kad es pārdošu visiem, vai arī ir kas ir, man liekas, labāk, kad uzreiz nonišējies. Kā atrast savu auditoriju? Jo, pieņemsim, Ancis, kad sāk, viņš zināja, ko tagad es zinu, ka man lielākā auditorija būs tikai sievietes, un viņiem pārdošu, varbūt viņš tikai gaida door to door pie džekiem. Ja, nu, Tu gribi tādu polikorektu atbildi vai reāli? tādu no sirds. No sirds tas tāpat, kā atrast mīlestību. Okay. Tā. Tu vienkārši dari kaut ko. Tu dari, tu no sākuma mēģini to, tas sanāk, tas nesanāk, tad tu kaut kā darot aiziet līdz tam. Gandrīz, ir varbūt nedaudz atšķirība, kad es ielēcu iekšā tajā uzņēmumā, un man ir jau diezgan paliela pieredze un bagāža, un apmēram saprotu. Tad baigā ātri bija 10 minūtēs, kas ir kas, bet vairāk vai mazāk tu jau audz un meklē. Arī šobrīd mēs joprojām arī daudz ko mēģinam, kaut kas strādā, kaut kas nestrādā. Tas nav tā, kad skaties uz konkurentiem. Latvijā daudz ir konkurenti šādam veidu produktiem? Ļoti daudz, salīdzinot ar globālu, ļoti maz. Jā. Parasti ir otrādi. Jā. Interesanti. Kāpēc tev liekas parasti ir otrādi? Parasti ir tā, ka Latvijā ir maz cilvēku, daudz iespējas, vienkārši tik, cik viņi ir. Un tad uzsāc, un tad domā, ka tu esi unikāls Latvijā, un tu aizēji Vācijā, un tur uz to cilvēku apjomu viņi ir reiz 50, tad tur ir vēl kaut daudz tā. Latvijā, ko es gribēju teikt, Latvijā konkurence ir diezgan liela, bet starptautiski ir viņa vēl lielāka. Jā. Ir diezgan, galvenais ir tas, ka Latvijā ir vieglāk uzsākt. Jo daudz tukšas nišas, man liekas. Ja mēs par biznesu vispār runājam. Es domāju, tā ir vai nav. Protams, ja mēs runājam par apgrozījumu potenciālu, Latvija nestāv blakus, bet respektīvi uzsākt ir vairāki uzņēmumi, nesaukšu, ka mēs pat vienreiz runājam, kas vienkārši Latvijā un spridzina ar konkrētu sociālo tīklu palīdzību vienkārši tikai Latvijā pārnāt. Vienkārši tāpēc, ka dara kaut ko tādu, ko citi nav beig darījuši. Jā. Tas ir lielākoties uzņēmēju tāds klupšanas akmens, manuprāt, ir, kad... Domā tikai Latvijas ar mērogu? Nē, netiek pāri kaut kādiem iekšējiem un nedara to, ko tiešām vajag darīt. Viņi ļoti labi zina, ko vajag darīt, bet viņi ir slinki. Vai negrib, vai jau direktors jau ir... Jo man 5000 apgrozījums, man noteikti vajag privāto sekretāru, kas viss darīs, un es jau tagad varu 12 celties. Un Porsche leasing. Jā, un Porsche leasing. Ok. Tavuprāt, kas atšķir internetu veikalu, kas apgroz 5000 mēnesī, 50,000 mēnesī un 100,000 mēnesī? 5000 tas ir principā... 5 un 30 man tā kā viena. Ok. Bet mums ir 5 un 50. Jā. 5 un 50, tas no 5 principā pats tiec galā, pats izvedā, pats sapako, pats hasls vienkārši. Tīrs hasls. Pie 50 tev jau jāsāk deleģēt. Tev jau jāsāk deleģēt, ir vai nu kaut kādi cilvēki, vai nu jāatrod ir ārpakalpojums un tā tālāk. Kā tavuprāt, tu tiec līdz tam ciparam? Jo piemēram uzņēmums ir iestrēdzis pie 10 mēnesī un tagad. Kā tavuprāt nokļūst? Man patīk, ka es neatceros, kas to teica, bet viens cilvēks teica, tavā dzīvē galvenais vairāk ir strādāt ar sevi, nevis priekš darba. Tas vienkārši ir tev tā kā godīgi jāpiet pie spoguļa un jāpasaka... Jādod Porsche atpakaļ tomēr, Porsche nevajag. Mošu sekretāru man vēl nevajag. Varbūt to naudu ieliekam pārdošanā vai, nezinu, vai mārketingā, bet pārsvarā man ir vairāk bijis diezgan tā kā, ne baigi lielā, bet ir saskarsmi bijuši ar jauniem uzņēmumiem, un tā kā no malas, ka tu redzi, kāpēc katrs ir, tur, kur viņš ir, pēc 2 stundām saprotu, kāpēc viņš tur ir, kāpēc ir 10 un nav 100. Okay. Tas pārsvarā ir cilvēka atbilde. Var kaut kādu piemēru iedot? Kā tu saproti, šī ir tā, pieņems kāda problēma, ko tu esi pamanījis, un tas arī varētu būt tas iemesls.
Spilgtākais piemērs, nezinu, es nevaru nomest 10 kg, jo man smagi kauli, ja kaut gan pat vienkārši melo kaut ko sev, melo, lai vienkārši beidz ēst un ej uz sporta zāli. Ideāli būtu, ja tu vēl pa vidu mūsu produktus palietot. Vienkārši jābeidz sev melot, ir vienkārši jāiet uz priekšu, ir lielākoties sev melo. Tā kā viņi zina, es varu stāstīt, man ir pāri bišķiņi 100, es varu tur, tie meli ir tikai man. Tas tāpat tās uzņēmējdarbība. Tu piekrīti, visstraujākais solis uz izaugsmu sākumā būt patiesam pašam pret sevi. Jā. Es melu, kad man viss ir kārtībā, īstenībā viss nav kārtībā. Jā. Galvenais ir sākt darīt, tad ir darīt daudz, un tad ir darīt gudrāk. Okay. Tāda ir tā secība, bet galvenais vārds ir darīt. Okay. Ļoti daudz filozofē. Vot es kaut kādā pirmdienā iešu to sporta zāli. Okay. Un jau tā 75 gadus jau, jā. Labi, tu pateici 5 līdz 50, 5 ir tīrs hustles, tad jau nākošais ir deleģēšana 50-100. 50-100. Tas jau ir 180, tas jau ir miljons apgrozījums palielināt. Jā, tas jau tā kā jau ir vairāk statistika un analītika un deleģēšana. Tas jau vairāk, tu jau tā kā ir tāds teiciens, viens cilvēks ir neprognozējams, 100 ir statistika. Un tāpat tās arī uzņēmums, tev galvenais ir dati, kur ir, kāpēc ir. Tad jau tā kā var jau apmēram saprast, tad tu vari beidzot arī kaut ko iekonomēt, jo, pērkot vienu glāzi, tu varbūt arī iekonomēt, nezinu, ieraugi. Maksimas žurnālā maize lētāk kā 10 centus skries uz maksimumu. Ar uzlīmēm tu iekonomēsi 10 centus, bet, protams, ja tu tirgo katru mēnesi jau pa 100 000, piemēram, vienību, un tur jau kaut kur iekonomējot kaut kā uz iepakojumu, kaut vai 5 vai 2 centus, tas jau ir tā kā jau tas tev tā kā tāds jau statistikas bizness. Okay. Kur visvairāk paiet tās laiks? Domājot, jā, tā kā skatoties, daudz palīdz. Kas palīdz domāt? Kādam bieži kāda atmosfēra vajag? Jā, ir dažādi veidi investori. Man nav aiz muguras miljoni. Kaut ko varbūt esmu tā kā dzīvē, varbūt, bet es lielākoties eju tā kā ar savu pieredzi un darbu. Un nevis, ir tikai viens uzņēmums, jā, kur es tā īsti nezinu, kas notiek. Pārsvarā es visur esmu klāt un tā kā stāstu tā. Domāšana arī, vajag kastītes locīt, jā, nav problēma. Ir kaut kādi jautājumi, pie kuriem tu iesprūdzi? Īsti nē. Šobrīd es domāju, tā kā izgāju fiks cauri darbu sarakstam. Tā kā īsti nē. Vairāk tā kā, ja mēs runājam tieši par Valences notari, tad šobrīd galvenais tagad ir palaist tā kā Eiropu, Āziju, Ameriku. Tas jau būs krietns izaicinājums. Tur ir virkne izaicinājumu, kas ir jārisina, bet tādi, uz kuriem nav atbildes, vienkārši tur. Okay. Jūs pieņemsim, ir tas Shopify veikals, un tagad arī ir kaut kādas jaunas idejas, kur mēs sapratām, ka tas Shopify bišķiņ uzliek kaut kādus limitus, tā sistēma. Ir kaut kādas lietas, varbūt var pastāstīt par to inovāciju, ko jūs izdomājat par to klientu kabinetu, par privātām konsultācijām, jo tas internet veikals nav tāda norma, ko tu vari izdarīt un saņemt. Tas ir par to mūsu plāniem. Jā. Plāns mums ir tā, ka Skandināvijā ir ļoti labas analīzes, tu vari nodot, kur parāda tavu iekšējo mikrobiomu diezgan detalizēti, kas, kur un kā. Un lai mēs, jo tas ir tā, kā tu teici, cilvēks izdzer nedēļu, un viņš īsti nejūt to efektu, jo tā kārtīgi sakārtojot, dažreiz pat gadu vajag. Un tad mums ir viens no plāniem, kad mēs uztaisīsim atsevišķu kabinetu, un kur cilvēks var nodot analīzes, un lietojot produktus, viņš redzēs, kā viņam uzlabojās. Jo tas tā kā... Tā ir forša feature, tad uzreiz tā kā
Ja tu gribi redzēt rezultātus, redz nodot un skaties pats. Nu, Tas ir tā, lai saprastu, ja mēs kārtīgi sakārtojam to mikrobiomu, mums daudz kas izmainās, mums garstāvoklis paliek labāks. Bet tas tā katru dienu, kad cilvēks aug pa bišķim, un tu to īsti neredzīji. Nezinu, tu pa lielam, tu lietojot produktu, pārbaudi asins analīzes, kā uzlabojas tavs rezultāts. Jā, varbūt ne mūsu gadījumā ne asins, bet jā. Principu konceptu. Jā, un reizi 3 mēnešos tāds mums ir plāns, kā mums sanāks, vēl grūti teikt, tur ir izaicinājumi priekšā, ojojoj. Un konsultācijas, cik saprot, arī Jānis. Jā. Nu, tas mums ir tāds plāns, kur mēs gribētu realizēt, vai sanāks, vai nesanāks, redzēsim. Tas ir tā kā no tavas domāšanas sesijas izvirzīta hipotēze. Nu jā, mums ir vairāki tā kā, tādas idejas, tas tā kā parādīt. Jo principā ir tā, ka ja cilvēks labi sakārto savu zarnu traktu, nu, daudzas lietas uzlabojās. Daudzas lietas mums nevajag apmeklēt ārstus, bet tas tāds, ko cilvēks neredz. Tas tā nav tik vienkārši to izdarīt. Tāpatās kā visi zina, ka tas cukurs nav labs. Bet mēs visi pērkam, visi ēdam. Un tas tāds lēns process, kas vienkārši, ja tā visu pareizi darīsi, tad ilgtermiņā vajadzētu būt tā, ka tev pat vairs negribēsies. Tā kā viegli atmest, bet tas tāds lēns process. Un pašam arī jāpalīdz. Tas nav tā, ka tu ēdīsi, ko gribēsi, un iedzers vienu prēmu nedēļā, un jā, pirksti gaisā. Okay. Tāds Valens Nutri attīstības plāns, kas ir, ko mēs varam sagaidīt no zīmola uzņēmuma, kas ir tas, ko tagad pamēģināt Vāciju, restīvi sanāca kaut kāds vēls, kas ir tagad, cik es saprotu, e-veikalu pārtaisīšana, lai ievies kaut kāds jaunas features, vēl kaut kādi testēsiet tirgus akal jaunus caur TikToku vai akal maksu reklāmām, kas ir plāns? Ciparos vai pagājušo gadu mēs beidzām, ja nemaldos, bija 90, šogad mēs plānojam 600 tūkstošus. Labi, daudz. Tāpēc, ka mēs esam maziņi vēl arī, tā kā varbūt daudz gan liekas 600 tūkstoši. Jā, ka tev ir 5, tu neauc 5, 15, 25, 10, 15%. Bet tā globālā līmenī tas joprojām ir mazs apgrozījums. Jā, protams. Tās prioritātes ir iet uz Amerikas tirgu, Āzijas tirgu un Eiropu. Tādas. Kas tev Āzijā piesaist? Bet Āzija, Middle East vai tālā Āzija? Japāna, Taivāna, jā, šitās. Tie tirgi, kāpēc? Viņi ir ļoti izglītoti, viņi ir ļoti liels vidējā cilvēka. Tas diezgan ir turīgas valsts tur, un mēs tur kaut kā pirmais, kad mēs domājam par Latviju un tad Lietuvu, Igauniju, bet viņš diezgan labi ņem pretī visu, kas ir no Eiropas. Viņi ļoti labi tirgi ir. Viņi ir krietni izglītotāki, un viņi ir diezgan lieli tirgi. Ja Eiropa ir šausmīgi sadrumstalota, Amerika ir milzīga, bet viņiem vajag laiku, kamēr kaut ko iestāstīt. Tur ir virkni. Tur cits mārketings pavisam. Pilnīgi cits mārketings. Topshop mārketings, jā, big deals. Jā, un tad viņi tajā pusē ir latvieši maz skatās, bet tur ir diezgan labs potenciāls. Tas redzētais ir tas, ka Āzijas, arī pa tālu Āziju uz importa precēm kaut kādām Eiropas skatās ar interesi vairāk Eiropas uz Āzijas, jo tev Āzija liekas viss made in China. Jā, Āzija tāds, itāļu, franču, tāds liekas tikai interesanti. Ķīna mums nav vispār šobrīd plānā. Es nesaku, ka mēs tur nebūsim, bet tur ir cits tirgi. Tā ir cita Āzija. Tā ir cita Āzija, jā. Okay. Tevi skatās uzņēmēji, cilvēki, kuriem ir interneta veikali, kur ir vieni paši, 3 cilvēki, 10 cilvēku komandas. Kaut kādas mācības, ko tu esi sapratis, tur tikai pie interneta veikala, vispār no biznesa uzņēmumu, kas ir svarīgi, kas jāņem vērā. Kaut kāds tas, ko tavu gadu pieredze, ko tu esi iemācījies, sapratis. Daudz jau arī dzirdējām podkāstu laikā, kā tu domā, kā tu pie 5 soļu uzņēmumu, bet vispār ir kaut kāds lietas, kas ir tāda mācība uzņēmējiem. Atstāja ar kādu message. Tā, от души, ja? Tā, ka
Jā, šņukst, jā. Nav man nekas tāds. Zin kā, nav man arī uzvārds Bill Gates, vēl es neesmu tik pieredzējis, bet no tā, kas manā bagāžā ir, no visām savām kļūdām, veiksmēm, domāt lieli, domāt tā kā savādāk un pārdot. Es zinu, ka ļoti daudz arī tā kā viņi, atvērs vēl vienu veikalu, kur mans veikals būs īpašāks. Ir nozares, kur es uzskatu, ka nelieniet iekšā. Būs, ir ne pat vēl tas teiciens, tā kā dabūsi vai no peļņu, vai no mācību. Ja tu atvērsi, varbūt ir kaut kāds restorāns, ko tu vari atvērt. Es nezinu. Restorāns, viesnīcas. Restorāns, viesnīcas, veikals. Tā būs ļoti laba pieredze. Man pašam arī bijusi pieredze ar to. Kur viss tā kā labāk iet uz Fēniksu un dabūs. Varbūt tur augstāka veiksmes. Jā, tur tas reits ir lielāks nekā vēl viena kafejnīca. Nezinu, Latvijā bija kaut kāds 3000, man liekas, veikala kafejnīcas licences. Es domāju, ka pelna tā, un tikai tāpēc ka droši vien pusalgas ir aploksnē, tāpēc viņi pelna. Varbūt 1%. Nē, kāds 1%. 10 iestādes visu Latviju. Tur nav, tas ir vienkārši ļoti tāds, ir ļoti svarīgi ir no nozares. Ja tu sāksi nozarē tādā, kur, es saprotu, kurš šefpavārs grib būt restorāna īpašnieks, kurš arhitekts grib savu arhitektu biroju, bet ja to noņem nost, vienkārši tā kā domāt, darīt un sales. Okay. Jā, laikam lielākā daļa kaut ko domā, bet nedara. Jā. Vai liela daļa kaut ko dara, jauc kustību ar progresu. Viņam liekas, ka viņš baigi noskrējies, bet īsti neko nav pārdevis. Ir visādi. Es tagad vienkārši ar tevi domāju, man ir bieži tādi tā kā līdz smieklīgam. Es varu uzdot savādāk jautājumu. Jā. Būt labākam vai savādākam? Restīvi labākam, ka tu ieliec tirgu, kur tev ir konkurence, un tu cīnies, ka tur kaut ko esi labāks pa visiem. Pieņems, dienāk Lidls, viņš ir lētākais. Pieņems, kaut ko labāks. Atnāk savādāks. Restīvi, tu nevar salīdzināt. Tavuprāt. Es uzskatu, ka baigi maz ir kaut ko tādu unikālu. Ir, protams, tur Facebook un kaut kādas tur nozares, kas ir uztaisījuši kaut kādu nišu savu, bet vairāk vai mazāk tu būsi viens no tiem, kas sit ārā ar elkoņiem pārējos. Un nav svarīgi. Arī, ja tas ir tas pats veikaliņš, ko tu esi atvēris, tev ir jādomā, kā būt savādākam, jo kaut vai mazuma tirdzniecībā Rimī Maksim, man liekas, bija kaut kāda 52% tirgus. Jā. Principā kontrolē visu. Tev ir jābūt savādākam. Tikai ar lētu, tu pat nevari īsti dabūt lētu cenu, jo viņi iepērk tādos daudzumos. Tev neviens nepirks no tā. Jā, es saprotu, ka lielākā daļa domā, ka viņi tur tā, bet īstenībā viņi iepērk, viņiem ir tik liels spēks iepirkumā, gan kvalitāti viņi iepērk, gan cenu viņi iepērk. Man liekas, tas arī nav būt foršs biznes, kur tavs selling propositions tu esi lētākais. Jo pa lielām, tu arī tā kā tev ir mazi profit margin. Man liekas, tas nav tas, ko tu gribi lepoties. Es esmu lētākais. Gribu teikt, es esmu labākais. Jā. Jā, cena ir svarīga, protams, bet... tas ir biznes tāpatās. Jā. Jā, mums ir ļoti labi Latvijā pazīstams, degvielas uzpildes stacija, kur man liekas, ka kafija maksā 2,60 tagad. Tur ir rindas. Bet tur pašizmaksā nedomāju, kad ir ieskaitot krūzīti, ieskaitot vāciņu, nav 15 centi. Nav. Tā kā, es nevis nav, bet noteikti ir zem 10. Tā kā ļoti labs piemērs. Tā kā no uzņēmēja viedokļa ļoti labs piemērs. Viņi pat vienu brīdi bija tā, kad visas degvielas uzpildes stacijas bija jau tā kā ikoni jau. Tā kā, ja mēs runājam tieši par Statoil, tu jau bezmaz vai tā kā visas degvielas uzpildes stacija jau asociējies ar nozari ar to. Jā. Un tas ir tā kā, tas ir visiem novēlto.
Riktīgi forši. Es arī novēlu arī uzstādītiem mēģi sanāk, lai domājas labāk. Jā, man liekas, tā bija tāda no sirds saruna. Tāda man bija atmosfēra, ļoti patīk. Tā kā paldies tev, lai viss sanāk. Davai, čau.